Nu ko, šodien laiks brīnumiem. Man visu laiku ir licies, ka gaisīgās balerīnu kūkas Paulo var uzcept tikai no olu baltumiem. Taču es jums parādīšu, ka to var izdarīt arī no kā cita. Tāpēc šodien taps Paulovs. Kā jau teicu, šodien taps bezē kūkas Paulovs. Bet uz galda jūs taču neredzat nevienu olu. Tieši tā, tāpēc tās taisīšu šodien no turku zirņu šķidruma. Jūs nepārklausījāties tiešām no turku zirņu šķidruma. To putojot kopā ar pūdercukuru sanāk ideāla bezē masa, no kuras tad sanāk šīs gaisīgās kūkas. Šīs kūciņas ir ideāls tiem cilvēkiem, kuri nevar ēst nedz olas, nedz arī miltus. Zirņu šķidrumu nosver 100 gramus. To labāk darīt caur sietiņu, lai neiekrīt neviens zirnis. Un ko darīt ar pārpalikušajiem zirņiem? Tie, kuri ir palikuši bez šķidruma, es jums parādīšu nākamajā raidījumā jau pavisam drīz. Un tagad ņemu 100 gramus zirņu šķidrumu un tikpat daudz pūdercukuru. Zirņu šķidrumu lēju putotājā un pakāpeniski klāt pievienošu pūdercukuru. Tagad to ieberu pavisam nedaudz, sāku putot, un tad putošanas laikā pakāpeniski lieku klāt pārējo cukuru. Mans viltu olu baltums ir sapatojies. Tam ir jābūt ļoti stingrās putās, tā lai to var viegli veidot tādās piciņās uz pannas. Un ticiet man, tas negaršo pēc zirņiem, nemaz. Tagad ņem un veidoju tādas sniega pikas, ievērojot nelielu atstarpi starp sniega pikām, jo tās cepšanās laikā nedaudz paplūst. Kad baltās sniega bumbas izveidotas, lieku tās krāsnī. Ja tās gribās gala rezultātā baltākas, tad cepam tās uz 120 grādiem, aptuveni 2–2,5 stundas. Bet, ja gribās tādas brūnākas, karamelizētākas, tad uz 140 grādiem, un tad mazāks laiks, kāda pusotra stunda. Pusotra stunda ir pagājusi, manas zirņu Paulovs ir gatavs, ņemu tās ārā un atdzesēju. Paulovs ir atdzisušas pilnībā, tagad tik atliek uzputot saldo krējumu un izdekorēt ar odziņām. Saldo krējumu noteikti ņemat augstu no leduskapja, lai tas labāk putotos. Tam nepievienoju cukuru nemaz, jo šīs bezē kūkas ir ļoti saldas un cukurs nav nepieciešams. Leju to putotājā un putoju stingrās putās. Putu krējums ir gatavs. Tagad izurbināšu šīm te Paulovs kūciņām viducīti tā, lai krēmu vieglāk būtu ielikt iekšā, lai viņš tur turētos. Ar karotīti vai ar nazīti to var ļoti ērti izdarīt. Šeit viducī var ielikt arī kādu alkoholā noturētu ogu, piemēram, dzērveni, rozīnes. Tad arī Paulovai būs tāda īpašāka garša. Es ielikšu kādu melleni, tā lai tā būtu ogaināka. Un arī kādu jāņogu. Un tagad ar lielu karoti lieku putu krējumu uz kūkām. Ļoti svarīgi putu krējumu nepārputot. Labāk, ka tas ir nedaudz šķidrs, nekā, ka tas ir pārputots jau sviestā. Ņemšu skaisto kūku statīvu un lieku šīs te kūciņas uz papīra. Šīs Paulovs noteikti vajag ēst nekavējoties, jo, ja tās pastāv nedaudz ilgāk, tās var sākt tecēt. Un tagad tām uzlieku ogas un piparmētru. Izmantoju pašas piparmētru galotnītes. Tās ir ļoti smalkas un piestāv šīm gaisīgajām kūkām. Esmu arī sasmalcinājis pistāciju riekstus, jo tie dēļ savas krāsas un garšas man šķiet, ka piestāv visām kūkām. Manas skaistās, gaisīgās un gardās Paulovs ir gatavas. Pamēģiniet arī jūs!